Labvakar. Jūs jūtaties ļoti labi, ērti? Protams, mums ir jaunas koncertu programmas iecerēja, gan latviešu mūzika, gan arī ārzemju mūzika drusciņi tāds mazs, tāds pseido džeziņš, tāda muzicēšana. Mēs bijām Vācijā, aizbraukuši mēs bijām Norvēģijā. Kaut kā citu kopā celt, kaut ko tādu interesantu, tādu programmu uzvedot. Varbūt mazliet horeogrāfijas tādu piesitienu. Vai ar kaķiem vienmēr ir cīniņš. Gribās, lai tā visiem ir labi. Lai visi forši jūtās. Bet man arī gribās, lai labi dzied. Mēs bijām Sibīrijā, un visu pārējo laiku mēs bijām Latvijā. Tad, kad tie spečuki sāk diskutēt, tad tur bija ceturdaļtonis pa zemu vai ceturdaļtonis pa augstu, vai tur bija bekars, vai tur lādies, nebija precīzi paņemts. Es vairāk ar mācīšanos to visu mācot, bet un Inga māk iemācīt arī tādiem kā man. Kaut kā viņai iznāk. Kā iemācīt? Mācīt. Mēs bijām arī Rozulā, Dikļos, Vecumniekos mēs bijām. Kādreiz viņi mūs sauc par kaķīšiem, kādreiz viņi mūs sauc par pelītēm, par kā es saku, lielizmēru dzīvniekiem viņi mūs nav saukus nekad. Brenguļos mēs esam bijuši, dziedājuši mēs esam, dancājuši bišku mazāk. Pirtī vienreiz arī bijām.